uzmanību otrā brauciena startam. Neveiksmīgs starts sanāca Tarasenko, viņš pašreiz ir 4. vietā. Redzēsim, ko viņš spēs izdarīt. Pagaidām vadībai braucējs ar zilo ķiveri. Vienu braucēju Tarasenko jau apsteidz. Velberts jau ir aiz viņa. Vadībā pašreiz ir Wards, pašreizējais pasaules čempions, bet Tarasenko dodas vēl vienā uzbrukumā, Hugordam. Austrālietis ir pārliecinošā vadībā. Tarasenko ar Hugordu cīnās pār otro vietu un pa iekšmalu nē. Vēl neizdodas tik garām, varbūt tagad. Hugords aiztaisa ciet iekšmalu. Tarasenko pieļauj kļūdu. Gandrīz piedzīvo kritienu un nesaglabā arī 3. vietu. Protams, ka vispirms viņam vajadzēja savākties, bet 3. vietu viņš arī atgūst. Pēdējā aplī pēc ļoti rupjas kļūdas. Tik maz pieredzējušam braucējam, lielisks brauciens Tarasenko jebkurā gadījumā, kaut arī viņš tikai 3. Lielisks brauciens Wards, Hugords, Tarasenko un Velberts. Tāds ir pirmais trīnieks šajā otrajā braucienā. Pagaidām 3. Maksims Bogdanovs. Starts viņam īpaši labi nesanāca. Diemžēl arī kritiens šajā braucienā un bez punktiem paliek Maksims Bogdanovs. Divreiz ir uzvarējuši pasaules junioru čempionātā. Tas ir tikai viens tāds, pareizāk, Emils Saifudinovs. Emils Saifudinovs no Krievijas. Tā atkārtots 7. brauciena starts. Darcy Wards ir vadībā, Kuss 2. Bogdanovs pagaidām 3. Jau 2. Maksims Bogdanovs. Tikai Darcy Wards viņam pagaidām priekšā, pašreizējais pasaules junioru čempions no Austrālijas. Maks noteikti mēģinās tagad pārmalu, pārkārtojoties pēc tam uz iekšmalu tik garām, bet tālu priekšā austrālietis. Es domāju, ka tagad Maksam nevajag īpaši saspringt par 1. vietu. Jāmēģina, protams, ķert, varbūt austrālietis kļūdās. Kaut nedaudz kļūdās, jābūt pēc iespējas tuvāk tādā gadījumā Maksimam, bet tomēr vairāk jādomā par 2. vietu, par to, lai noturēt aiz sevis Mateju Kusu. Darcy Wards, Maksims Bogdanovs un Matejs Kuss. Tāds ir trīnieks, austrālietis ļoti pārliecinoši izskatās mūsu mototrekā, kurā viņš brauc 1. reizi savā karjerā. Darcy Wards, Maksims Bogdanovs un Matejs Kuss. Tāds ir pirmais trīnieks šajā braucienā. Dudeks, Fachers, Artjoms Laguta un Darcy Wards. Darcy Wards. Tuplānā, baltā ķiverē Artjoms Laguta. Lagutam, bet šā brauciena vadībā ir Franks Fachers. Darcy Wards 2. vietā pa iekšmalu, viņš cenšas apsteigt un apsteidz vācieti. Izvirzās vadībā. Fachers 2. Laguta pagaidām 3. Cenšas tik garām Frankam Facheram, vēl neizdodas. Wards, Fachers un Laguta.
tagad varbūt arī vēl nē. Arī tagad vēl nē. Dersī Vorts izskatās, ka turpina savu uzvaru sēriju Daugavpils mototrekā. Lagūta izvirzās otrajā vietā. Beidzot izdevās viņam apsteigt Faheru, bet nu Vordu viņam vairs laikam nesanāks noķert. Austrālietis ļoti pārliecinoši aizvada visus savus braucienus un arī šo trešā uzvara pēc kārtas pašreizējam pasaules junioru čempionam Dersī Vordam no Austrālijas. Artjoms Lagūta bija otrajā vietā. Bogdanovam 17, Hugādam 15, 14 punktu ir Vordam. Viņi ir 3 līderi. Lagūtam, Janovskim pa 11, Vaculikam 11, Baham 10 punktu, Pavličam arī 11 punktu. Tā kā lūk, cik spraiga situācija, cik blīva situācija ir pasaules čempionāta kopvērtējumā. Vorts vairs nav līderis. Vadībā izvirzās Jurica Pavlič. Horvātu motobraucējs Jurica Pavlič ir vadībā šajā braucienā. Vorts pa iekšmalu mēģina tikt garām, pagaidām netiek. Kā tagad mēģinās? Atkal pa iekšmalu. Un atkal netiek. Trešajā vietā šajā braucienā pagaidām Vaculiks. Bet turpat vien viņš ir. Jurica Pavlič, viņš pērn Grand Prix pretendentu pusfinālā lieliski brauca mūsu mototrekā. Tā kā šis horvātu jauneklis šeit ļoti labi jūtas un Vorts tomēr izvirzās vadībā. Vorts, austrālietis Vorts pēdējā apļa sākumā tomēr izvirzās vadībā un atkal uzvar. Vorts, Pavlič un Vaculiks. Skaists brauciens, ļoti interesants brauciens. Vorts pēdējā aplī, Vorts un Andersons. Dersī Vorts ir uzvarējis 4 iepriekšējos savos braucienos. Viņiem ir 12 punktu no 12 iespējamajiem. Viņam 3. starta celiņš baltā ķivera un 7. starta numurs. Un pagaidām viņš 3. pēc starta. Jau 2. un joprojām 2., 3., 2. Nu, ko skatāmies? Vadībā šajā braucienā Janovskis. Janovskis ir vadībā, Vorts 3. vietā, Vordu cenšas apsteigt arī Bahs. Un Bahs notur 2. vietu. Bahs notur 2. vietu. Šajā braucienā Vorts ir tikai 3. Janovskis, Bahs, Vorts un lien klāt arī Andersons. Un Andersons arī aizbrauc garām Vordām. Austrālietis tikai 4. šajā braucienā. Janovskis joprojām līderis, austrālietis 4. vietā un neizskatās, ka viņš varētu kaut ko labot. Kaut gan noteikti mēģinās arī pēdējā līkumā to darīt. Tātad sarkana ķivere. Vorts paliek bez punktiem. Lielākā braucienā. Vorts pagaidām ir vadībā. Neizdevās manevrs ar apdzīšanu pa iekšmalu Maksimam Bogdanovam. Nu, tagad jāmeklē citas taciņas, citi ceļi apdzīšanai. Skatīsimies, kā Maksim tas izdosies vai varbūt neizdosies, jo atzīsim, Dersī Vorts ir lielisks braucējs. Pārmalu Maks uzņem lielu ātrumu un tagad brauc. Nē, vēl neizdevās, pēdējais aplis tūdaļ būs.
Dersī Vārds joprojām ir līderis. Pēdējā iespēja, pēdējais mēģinājums. Pārmalu uzņemot milzīgu ātrumu. Maks Bogdanovs cenšas tik garām austrālietim, bet neizdodas viņam to izdarīt. Dersī Vārds kļūst par otrā fināla posma uzvarētāju. Lūk, arī kopvērtējums lielais, kopvērtējums lielajā pasaules čempionātā.